Pastāv tāda iespēja pieņemt lēmumu atkārtoti, un tā būtu atkārtotā kopsapulce vai aptaujas organizēšana atkārtoti. Likumdevējs mums ar pēdējiem grozījumiem dzīvokļu īpašuma likumā tāda iespēja ir devis. Tas nozīmē, ka jānobalso ir vairāk kā 1/3. Teiksim, uz kopsapulci ir ieradušies vairāk kā 1/3, un no šīs trešdaļas vairākuma arī tiek ņemts vairākums, kurš nobalso par. Tad šis lēmums būs pieņemts. Runājot par atkārtot aptaujas procedūru, arī ir šāda iespēja. Tātad ir jānobalso vairāk kā 1/3. Ja? Un šajā gadījumā mēs skaitam balsis no tiem, kas ir iesnieguši dzīvokļu īpašniekiem, un ja vairāk kā 1/3 ir iesnieguši savas aptaujas anketas, tad vairākums ir pieņēmis lēmumu, jo ar aptaujām vienu brīdi bija tādas dažādas interpretācijas, kā tad tā, ka tie, kas nebalso, tie taču ir pret, tāpēc šajā gadījumā likumdevējs mums norāda tie, kas ir iesnieguši savas aptaujas anketas.